Ei, nu vata, baterija galīgi tukša, blīn. Jāliek otru iekšā, tur vismaz vēl bišķiņa suliņa bija iekšā, šitā jāuzlādē. Labi, fiks pāris pirmos vārdus, vienkārši gribēju pateikt. Pirmdienas rīts sākam filmēt kocīšu vidīku līdz nedēļas nogalē, un tad jau skatīsies, kad varēs samontēt viņu. Ir atkusnis, ir sniegs, ir dubļi, ir viss pārējais, braucam uz mežu un skatīsimies, kādu piedzīvojumu tur būs. Es ļoti ceru, ka piedzīvojumu šodien nebūs, jo pēc tam jātiek uz skulti, un tad jau tur finierīt uz Rīgu jāpavīzina šodien, un jāpaliek mašīnā būs, un tā. Pa dubļiem šodien ne, un tad rīt ar baļķīšiem varēs tikt mājās, jo patreiz baļķu pieņemšanas vieta nepieņem, un rīt tikai sāks pieņemt, un tā kā jā, šodien būs jāpaliek autiņā. Un braucam krautu saucās Kalnzemnieki, johaidi ar ārā. Blīm, man jau tas Wow, cik es operatīvi nomainīju tikko bateriju ar vienu roku. Ko es gribēju tikko teikt? Es skatos nosaukums krautuvei saucās Kalnzemnieki, johaidi. Man jau tas nosaukums nepatīk jau bišķiņ. Blīm, nu kāpēc nevarēja būt līdzenumnieki kaut kādi, vai lejas lejnieki, ne, jābūt ir kalnzemnieki. Nu skaidrs, ka tur būs kaut kāda. Tā, bišķi palādēja baču. Tīri, lai var uzfilmēt. Nu, principā, tie, ko es teicu, kalninieki vai kā tur bija, izrādījās ļoti burvīgi krautu. Un vietām šur tur ir vēl ledus, jā, bet pārsvarā ir šķembas apakšā un normāls braucams. Viens posmiņš tur bija tāds dublīšs, tāds zīmes nav, jā, varat neuztraukties. Man jau tais tiktu kā ielikt vien vidīgi, jā, pa to, ka tur, nu, zin kā, es jau neesmu vainīgs, jo, ja man tur aizsūtīja uz to zemnieku, tad man aizsūtīja, ne, es tos maršrutus plānoju un tur vīri augšgalā, jā, ar biezajiem makiem tur visu lēmi un tā tālāk. Un, nu, par to, ka zin kā, tagad uz zemes ceļiem visu kūst vaļā un tur viss tur dusmīgi, ka kocinieki tur brauc un tā tālāk. Un tad tur, jā, man tur, zem tā TikTok vidīgi, tur ar molotovu kokteļiem bija gatavi nomētāt, nu, ko tik vēl nē, tur. Bet, nu, tas tā sūca to. Bet jā, tā kā zīmes šeit nav, un te ir normāls, nu jā, vienā vietā bija tās mīksts pļērs, cerams, kā ārā izbies normāli, kalni nekāda nebija, un tie ir normāls braucamais. Tā kā jā, rulējam tagad ārā, un kur tad mēs esam? Mēs esam pie aiz Rauzas, pie Palsmanas, netāli, jā, nu braucam ārā, nav tālu līdz šosīņai, un maucam uz skulti, un tad jau skatīsies, kā mums tālāk, kā tur tālāk ies. Tā, es nezinu, cik daudz jūs redzat, bet reālais skats ir pilnīgākā migla, Daugava, visu vienā miglā, ūdeni nemaz neredz tikai miglas kārtu, baigi interesanti izskatās. Nu, tāds mazais dabas skatiņš, nu, papriecēt aci. Kaut gan jau, ka visiem pilnīgi vienalga, ko es te mieloju kā vācu. Esam Rīgā, mēģinās pagriezt to kameru atpakaļ. Esam Rīgā, blīn, te vienreiz brauc pa šejiem. Un te vienkārši vienai akai vāks, laikam, nebija virsū, vai kaut kāda baigā bēdra bija. Un vienkārši sarkanais tas sūds, nevis konus, bet, nu, tādu, zin, tas sarkanais rievainais sūds bija nolikts. Ei, tu Dievs, es ar kocīti kaut kā tur izlīdu viņam garām, nu, gandrīz aizķerot, bet jā, ritīgi izlūdīja. Jā, esam Rīgā, laižam uz finierīt, aizbrauks uz finieri, arī jāuzēd tad. Un jāskatās, ko pēc tam, jo baigi stulb tas viens posms, tur no 4 līdz 7 nedrīkst braukt smagie, no pie Rīga plāze, ja, kur griež iekšā, teiksim, ja brauc no tiesa tagad pār dienvidniekam brauc, bet tad, ja brauc pa otru, tad pa labi, ja, tur pirms Rīga plāze nogriežās, tur no 4 līdz 7 nedrīkst rulēt smagie. Un tagad es kā krās paspējuši pirms 4 izslīdēt cauri, bet pēc tam man atpakaļ kaut kā negribās tur zem zīmes līst. Jo es tad skatījos tagad ziņās skatījos. Pašam dīvaini klausīties, es agrāk ciest nevarēju ziņas, domāju, ārprāts, nu kā jūs var skatīties, tev pieaugušie tās sūda ziņas, nu tad šausmīgi neinteresanti. Bet tagad pats pafops vienkārši sēž brillu uz acu un rūtains čībiņas kājās un sēž un skatās panorāmu, bet nu, Bestabū tāpatās interesē, bišķiņ paskatās. Bet ko es te vispār mūli, es tagad nesaprotu. Nu jā, tā zīme no 4 līdz 7, tā kā es pat nezinu. Un braukt apkārt, tas būs pilnīgākā nāves smaka,
jo pulkstenis būs tieši 5 un visi dzīsies ārā no Rīgas, tu nos. Nu, pilnīgi nelaikā es tās Rīgā tagad iebrauc, bet no varianta nav un es nezinu kā, vai būs jānotup tur līdz 7, jāpāēd tikmēr vai kaut kā, un tad jābrauc ap 7 atpakaļ vai... Es pat nezinu. Nu labi, skatīsies, cik ātri viss tas ies. Mazums Finierī drūmākā rinda un tā tālāk. Starp citu visiem čau visiem, kas mani sveicina rācijā, ja? Jo daudz ir sveicinājuši, daudz... Nu, principā katru dienu kāds pasveicina rācijā. Bet citreiz ir bijis tā, ka es īpaši tuvāk Rīgai vai Rīgā es viņu nogriežu tā gandrīz vispār klusu nost, jo te ir tik daudz te runājās un šņāc un pilnīgi kaut kā tur fufeli dzēn, tur nu, paši savā starpā un beigās es viņu vienkārši nogriežu nost, lai nedzirdētu. Tāpēc, jā, iespējams, ka ir kāds man sveicinājis un tad es vienkārši nemaz nedzirdu, jā. Tā kā nedomājiet, ka es esmu lepns un neatbildu, bet es vienkārši neesmu dzirdējis. Ko, jūs jau te? Nu, jokaidī. Es te Bārdolas lauku. Nu, ko, uzveidu bišķi pusdienas, pavisam aizmirst uzfilmēt. Kā tad es tā ņēmu un neuzfilmēju? Te Bolderājā tusējam pie Maksimas. Uzveidu bišķi, kamēr gaidīju zvanu no loģista. Un braucam piedzīvojumā, jokaidī ar ārā. Braucam piedzīvojumā uz Mērsragu. Uz Mērsragu maucam cilvēki. Mērsragā vēl nereizi nav būts. Būs principā baigi interesanti. Jābrauc uz Mērsragu, uz ostu, jāņem Finierīts un jābrauc uz šeit atpakaļ. Un tad jau rītā, tad jau redzēs, cik es šodien tālu vai tūlu tikšu. Un rītā turpinās, un tad jau rītā būs uz mājas pusi, tad skatīsimies tā. Bet, nu jā, šodien interesanti uz Mērsragu būs. Davai jārolē, tāpēc, ka pulkstenis ir 4:45, kas ir pilnīgi tizli, man šausmīgi nepatīk, ja, ka te būs tagad par Rīgu jāmuļājās. Es gan nezinu, kāds tas maršruts te ir, kā, kur, kas, ko, kā. Bet, nu jā, nu, kaut kas savādāks, kā saka. Davai, rulējam, jāuzsver kolēģiem, jāuzprās, kā tur tajā Mērsragu ostā ir, vai tur ir viss čikiniekā un līdz cikiem tur var dabūt Finieru un vai tur viss ir bumbās. Tad jau rulējam. Labi, davai, pafilmēs bišķi kaut ko vēlāk. Tagad jākoncentrējās ir maršrutam. Kur līdīs? Paspēja izšmaukt. Nu ko? Esam Zemgalē. Tu man redzi? Vecozēni, tu man redzi? Esam Zemgalē pirmo reizi. Man liekas, ka mūžā vispār es esmu Zemgalē. Es esmu Zemgalē iemaldījies. Jā, es man liekas, ne ar vieglo, ne ar smago, vispār nekad mūžā neesmu bijis Zemgalē. Tā kā tā interesanti, tur bija kaut kāds jauns, interesants neveikals, bet šitais te benzīntāks ar nosaukumu kaut kāds jauns siliņas, jauns sadriņas, jauns kaut kas tam līdzīgs. Nu, pirmo reizi kaut kas neredzēts. Reāli brauc un izbaudu tādu kā ekskursiju, vienkārši brauc ekskursijā, forši pētu, kas ko kā. Nu, pagaidām jau nekas te nav ko pētīt, te ir 5 km līdz Tukumam, un principā te viss, kas ir vienkārši klājumi. Vienkārši klājumi, maucam pa klājumiem. Kur tad te zemgalniekiem ir mešs, ko vadāt? Te neviens mešs nav, tikai vienīgi lauki. Iebraucām tikko Engurē. Diemžēl jau ir tumšs, tā kā es vispār šaubos, ka jūs kaut ko redzēsiet vai redzēsiet. Velns sazina, nevar saprast. Jā, nekad mūžā šitai galā nebija bīts. Nekad mūžā, jā. Nu, interesanti, tiešām interesanti paskatīties kaut kas savādāks, jā. Viss ir savādāks. Toltās brauksim gar jūriņu līdz pašam Mērsragam. Un te Engurē, cik es saprotu, ir kaut kāda jūrnieku skola, ja nemaldos. Jo ir tā, ka man čoms agrāk mācījās Enguras tajā jūrnieku skolā, laikam tas bija sen atpakaļ.
Diemžēl tas čons vairs nav starp mums, ir aizgājis viņa saulē. Bet es nezinu, kaut kā man tā Angora uzreiz asociējās ar viņu. Un veco zēni, tu neesi aizmiris, atceramies tevi, domājam par tevi. Vai, tāds kamols kaklā ielēc. Nu, labs rīts, dāmas un kungi. Nē, kā man te viens iekomentēja, nesaka dāmas un kungi, jo dāmas jau šitāds video neskatās. Jāsaka veči un babenes. Nu, čau, veči un babenes. Davai, pumpējies gaiss. Gaiss pumpējās, tikko pielāju, tikko piecēlos. Vakarā kaut kā galīgi nebija vairs filmējamais, reāli bišķi uzēdu un likos slīd. Bet, nu jā, domāju, tagad gribēju nomainīt bateriju, domāju, vismaz pāris vārdi jāierunā. Jāiedzer jogurtiņš, apēd banānu, apēdīsi vēl proteīnu batoniņu. Tad man te vēl ir kaut kāda riekstiņa un vēl ir piespienas sieriņš un tā. Un brauksim uz skulti, vajadzēja jau varbūt agrāk braukt vai kā, es nezinu, tagad ir 6:52, sāksies rīta satiksme vai jau sākusies. Nu neko, kā ir, tā ir, braucam uz skulti pēc baļķiem, jāaiziet ārā, jāapstaigā mašīnu, jāpadaus par ripuļiem un rulējam. Jā! Rīta. Mana rīta kafijā, mana brīvdienā. Nav gan šancējiem, nav nekāds brīvdienas. Atbrauc uz skulti, uz ostiņu. Rindas normāli nav atbrauc, cik tad ir 8:30 vai kā, bet rindiņi laikam noskrējās. Un te pāris mašīnas, te viena pilna priekšā un divas tukšas. Starp citu, čau, veco zēni. Mēs tikko papļāpājām bišķiņu, tur gribēju selfiju uztaisīt, bet es tur, nē, sorry veči, rindas kārtībā, man te ir pieraksts pie selfijiem. Tāpēc nekāda selfija šodien. Tā. Nu jā, vairāk neko, jāiekrauj baļķīši un jālaiž uz Nodot un uz Launkalnu. Un tur jau runājot, ka jau esot jau 5 mašīnas uz ceļa ārā rinda, wow! Nu, es nezinu, vai 2 braucienus vispār sanāks uztaisīt vai nē. Nu, redzēs, kā būs, ja šitāds te rindas, tur 3 stundas jātuvā un vēl jāņem atpakaļ brāķis no turienes baļķi jākrāmē un jāved atpakaļ uz ostu. Nu, tad no ostas atkal baļķi un atkal uz Launkalnu. Nu, nezinu, tā 2 vismaz vajadzēja uztaisīt. Nu, skatīsies, kā pa laikiem sanāks. Vakar nebija mājās, bet šodien ir jātiek mājās. Tāpēc varbūt... Nu, redzēs, kā ies skatīsies. Labi, davai, te kaut kas bišķi kustās uz priekšu. Tiekās bišķi pēc brīža. Vai tu tur esi? Neviens man neatbild. Ko labs rīts? Vakar neparādīja. Vakar nodevu baļķus un 6 stundas pavadīju vietā, kur pieņem baļķus. Wow! Jūs jau zināt, par ko es runāju. Bārdeks un atpakaļ jāņem bija brāķis. Brāķi, baļķi un jāved atpakaļ uz ostu, kā papīra malka ķipa. Nu tā, jā, jāuzsit par riepām, jāuzsilda autiņš. Un jārulē tālāk, jāsāk diena, šodien trešdiena. Tā, laižam ārā, rulējam ārā no Silvas. Jā, kā jau es teicu vakar, 6 stundas nokūkoja tajā vietā. Nu, tur bija, davai es ielikšu vidīgi, es uz telefonu uzfilmēju tādu mazu rullīti, vienkārši kā tā rinda izskatījās. Tad jūs varat paši ierēkt. Cik mašīnas uzskaitījāt? 20, stabilu. Pirms tie 2 piebrauc, un tas, kas apgriezās, bija jau... Nu, līdz pašai šosē. Uz šosēs nestāv vēl neviens. Burvīgi. Bet, nu jā, tā kā, nu kā bija, tā bija. Tas jau bija gaidāms, ka tur tāda rinda būs. Un
it kā jau pat dīkstā var kaut ko maksāt, tā kā, nu, zin kā, nu, stulbi jau loģiski, ka stulbi vienkārši 6 stundas stāvēt rindā. 6! Pagaidām ilgākais bija 3 stundas nostāvēts, ja, rindā, bet, nu, šoreiz bija 6, tā kā rekords. Un vakar tad principā uzkrāvu šitos te brāķi, ja, ko tur vajadzēja ņemt atpakaļ uz ostu vest. Nu, vienkārši braucu uz bāzi un metu mieru, tā kā pulkstens bija jau kaut kāds 6 un uz ostas tāpatās būtu, ja es būtu paspējis, nu, varbūt es pat nepaspētu izkrauties, ja, tā kā, nu, tur nāktos ar visu to kravu gulēt pie ostas vai arī izkrautos un tad vienkārši braukt atpakaļ, un tad jau pulkstens būtu 10 un tad vairāk atkal jēgas uz māju nebūtu braukt, bet par cik es vienu dienu jau mājās nebija bijis, tad es, nu, vismaz mēģinu katru otro būt mājās. Un iemeslu es vienkārši jums ielikšu tūlīt bildi, kāpēc tas man ir tik svarīgi. Ne tikai, protams, arī tāpēc, ka nomazgāties tomēr gribās reiz pa 2 dienām un uzēst vakariņas silts no tālāk, bet vienu no galvenajiem iemesliem es jums ielikšu bildi, jūs paši redzēsiet. Un šodien skatīsies, un šodien principā var atkal pa nakti palikt, skatīsies, kā ies, jo visur ceļiem ir šļūdoņi, visur ir pļurzas, mīkstas. Tā kā pa lielam jāvizina kaut kāds baļķi vai finieres pa ielu, un ja būs finieres, tad būs tajā galā kaut kur tur, tad nāksies mašīnā palikt. Bet principā šodien var palikt, jo rīt pēdējā diena, šonedēļ 4 dienas strādāju, jo piekdien paņēmu brīvu, piekdien man zemīši ir tagad 2 vai 3 mēneši, pat bija pauze zemessardzē, 4 bloki tika izieti, un tagad būs 5. Šitās brīvdienas, piekdien jau jābūt tur pēcpusdienā, līdz svētdienas vakaram močīsim atkal tur, turpināsim 5. bloks, un tad vēl pāris bloki, laikam, paliks. Svētdien vakarā būšu mājās, un tad pirmdien no rīta man jālaiž uz skati, jo pirmdien man beidzās skate. Es nezinu, kad es šito vidīgi samontēšu. Es ļoti gribu mēģināt viņu piekdienu pirms zemīšiem samontēt no rīta puses. Bet, nu, es nezinu, kā sanāks, jo tajā pašā laikā es gribu patrenēties, vienu reizi nedēļā vismaz, jo visu nedēļu nesanāk, tad atkal brīvdienas nesanāk, tā kā, piekdien man ir vienīgā iespēja, kad patrenēties. Tad man ir vēl jāizbrauc šur tur, un tad man ir saviras mašīnai jāuzstājas un piekdiena, un tad tajā pašā laikā pēcpusdienā jau jābūt alūksnē zenīšos, tā kā baigā skriešana būs piekdiena, nu es nezinu, es centīšos, jo pēc tam es atkal nezinu, kad es viņu samontēšu. Un kaut kā tā, nu, es nezinu, pagaidām viss laižam uz skultu, tad ir izdomās tālāk, ko papļāpāt. Tolīt notiks episkais TikTok filmējiens. Karoču brauc, vēl nebrauc. Sensejs tūlīt brauks garām, un mēs te sarakstījāmies, sanāca tā, ka es tikko te uzēdu pusdienas, un šis tūlīt zivinās garām. Davai uzfilmēsim šito te episko skatu. Reku brauc! Reku brauc! Davai, Sensej! Bļaļ, labs, davai atsved no to video, es fiks tult uzmontēšu, iemetīšu tikī-tokā. Baterija tukša. Nu, labs rīts, kungi un dāmas. Nācās vakar palikt pa nakti, tomēr. Bija jānomaina baterija, tomēr nesanāca uzfilmēt. Nu, labrīt, kā saka. Labs rīts dāmām un kungiem. Pa večiem un bābām es vairs nesaukšu, tāpēc, ka man tur TikTokā apvainojās bišķiņ, ka nu nevar tā saukt sievietes. Bet, nu labi, tas tā. Ir 4. rīts, nācās palikt tomēr pa nakti. Vakar mašīnā un tiku līdz Bērskrogam, reāli līdz tiku līdz Bērskrogam. Jo, nu, es biju reāli domājis tā smuki pabeigt ap kaut kādiem 7 kaut kādiem, ne, 7:30, jo es aizbraucu baļķus, aizvedu no ostas, un reāli bija domājis, nu, fiks izkrāmēšu, un tad jau rulēšu uz māju, uzkrāmēšu vēl brāķi, un tad braukšu uz māju.
Bet, nu, protams, viss tā rindā stāvēšana ievilkās 3 stundās. Tad vēl jāuzkrauj brāķis, kuram tur klāt īsti netiek. Un neko, un pulkstens jau beigās jau tur ir 9:30 vai 9, un tad jau ir viss, tad jau ir pa vēlu braukt uz mājām, manējai viet gulēt, nu, karoči, jā, bišķiņi izčakarēja vakar, jo es biju sacerējies, ka tikt mājās, bet, laikam, sacerēties toši nevar. Ir vienkārši jāiet pa plūdu, pa straumi. Un, nu, neko, aizvakar bija, nu, vakar nebija, nu, labi, sūds ar visu, vienu nakti. Zato, jā, šodien mājās, rīt brīvs un tā tālāk. Tāpēc tiku ar savu brāķi, atbraucu līdz Bērskrogam. Un pulkstens jau bija jau, es nezinu, pēc 10. Un viss, protams, te pilns ir, piebāzs bija viss. Un arī tur tajā pusē aiz benzīna tanka. Arī tur malā bija, tur bija kaut kāds, tur bija prikols, tur bija kaut kāds ungārs, laikam, nostājies. Ar, nu, burts un numurs, es nezinu, tas ir ungārs vai horvāts, es nezinu, valcings sazinu. Un ar ledskāpi, un rūc, un nav vietas, un es toši viņam priekšā piebraucu, un rūc tas ledskāps, tu nost. Un tad vēl menti bija atbraukuši, un kaut ko tam vecim prasīja papīrs, dokuments kaut kāds vai kaut ko tādu. Un es tur vēl tās nostājos, es nevarēju saprast, vai es tur drīkst stājot, vai ne, es gaismas vēl neizrubīju. Es domāju, pagaidīšu, ka viņi aizbrauks. Un neko, jā, šeit tur kaut ko parunāja ar viņu, pārbaudīja doķis un pēc tam aizbrauc. Bet, nu, tad beigās es pārbraucu, es domāju, nu, nafig, es taču nevarēšu pagulēt pie tā leduskāpa. Nu, tad es beigās apmet riņķi, apbrauc riņķi un aizbrauc aizmugurē ar šitiem večiem. Nu, es tagad stāvu, reku, nu, pats pirmais, jā, pie Bērskroga. Reku tur uziet pa trepītiem augšā uz veikalu. Nu, un es vienkārši aizbraucu riņķi apkārt un aizmugurē aiz visiem šitiem, jo te bija aizņemts. Aiz visiem viņiem vienkārši šķērsām noliku un visu un gāju gulēt. tā kā, jā, nu neko, tagad jau ir 8, iegāju Elvī, nopirku brokas maizītes ar vistiņu un banānus pāris. Padzerties, un tagad jāiet vēl ir cirkulī, jo mums degviela ir rekur šitik. Mums degviela ir rekur šitik, un es reāli izbraucu, nu es vienkārši zināju, ka man tur šur būs jāizbrauc, un es apmēram reiķināju, ka vajadzētu kā pietikt. Un tā te arī sanāca, jā, līdzi, principā. Šitā ir otrā reize, ka es šitā te līdzi izbraucu. Vienreiz man bija vispār jau zem sarkanā un benzīntanka nav, un eitu nost, kā es biju tad pārmīs. Bet beigās uzradās benzīntanks. Tā kā tā. Labi, pietiek pļurksēt, apēdīs maizi, un tad laižam cirkuli, ieliet degvielu, un maucam uz skulti, nodot tos bāļus, un tad tālāk skatīsies, ko uz kaut kādu Rīgu baigi negribās tagad braukt Finieru veist, un tad pēc tam vēl kaut ko, un tad es domāju, varbūt uzreiz pēc šito nodot vēl vienam brāķim aizskriet pakaļ uz storu, un tad atpakaļ uz skulti, un tad jau no skultas uz mājām, un tad jau tā arī būs, tur kaut kāds 6 vai kā, un viss, un tad brīvdienas. Tā kā labi, davai, tiekās vēlāk. Tā, nu ko, skats no aizmugures, skats no mugurpuses. Tā, 1 sekundīt vīri. Tā, lidoja ārā ar Finieri. ZN65, pavadzīmes PD3 cipari. Paldies, davai, čau. Tā, nu ko, rulējam uz Latvijas Finieri. Laižam uz Bolderaičiku. Un. Paldies vīriem skultē par draudzīgo un burvīgo sagaidīšanu. Sagaidīšanu ar aplausiem. Un finierīšu uzkraušanu. Un maucam uz Finieru. Nu, principā plāniņš ir tāds, jā, no Finiera pēc tam, nu, izkrājam Finierīt, un turpatās laukumā esot jāņem Bērza papīrene un jāved uz Freju, kaut kur blakus, turpatās 5 km esot osta. Vot tā atkal būs jauna vieta, kur es vēl nebūšu bijis. Bet principā dzirdēju, ka tur daudz vīri šodien tā iztādes maršruts, tā kā varētu būt, ka tur arī būs rinda tagad. Bet, nu, skatīsimies, ļoti ceru, ka nē.
Jo līdz 4 vajag tikt ārā no Rīgas, atkal tur savādāk atkal tā vieta, kur nedrīkst braukt, ja, no 4 līdz 7. Un kaut kā tā, nu vēl papildus ir kaut kur pusdienas jāuzēd, bet sanāks tā, zin kā sanāks? Sanāks tā, ka es točinu uz pusdienām būšu šitajā te Bolderā, jā. Beļēji, nu neist īsti nekā nav līdzi. Ir viens šokolādes tāfeli, viens banāns, enerģijas dzēriens, un viens kāruma sieriņš, un... kas to ir? Un viens šitais te šokolādīt miks, tikai miks. Kaut kā tā bija, ne tā bērnības reklāma. Burvīgais ceļš kārtējo reizi. Nu jā, nu tad skatīsimies, kur varētu kaut kāds pusdienas uzeist pa ceļam, vai arī, nu karoči jā, kaut kā tā. Skatīsimies, kā mums tur ies ar visām tām lietām, un tad jau tiekās bišķi vēlāk. Tā, draugi mīļie, šī ir šīs nedēļas pēdējā krava, tā varētu teikt, un arī šī mēneša, šīs nedēļas un šodienas. Wow, baigi forši sanāk. Finierītī uzkrāvu tikko, uzkrāvu ķipa papīrmalku bērns. Nu, principā tas pats finieris jau ir tikai brāķis, jā, tāpat kā no Launkalnas bija jāved brāķainie baļķi uz ostu kā papīreni, tā tagad ir brāķa finieris jāved kā papīreni uz citu vietu. Uz Freju, uz ostu, te padās 5 km attālumā kaut kur esot, es tur neesmu nekad bijis. Pastīsimies, pāris čāļi jau tur aizbrauc, pastīsimies, kā tur būs. Nu, principā visam jābūt čikiniekā. Un tad jau viss tad rulēs uz māju, droši vien. Jo, jā, man ir rīt brīvs, kā jau es teicu, man šodien vajag tikt uz mājām un tā. Un viss, jā, es nezinu, vai es kaut ko šovakar vēl filmēšu šodien vai ne šitam viģikam, bet es domāju, ka šoreiz arī būs diezgan garš, bet diezgan arī tāds inčīgs, domāju, viģiks sanācis. Un skatīsimies, gaidiet nākošo sēriju droši vien. Ja es vairs neko neuzfilmēju, tad davai čau, tiekās nākošajā. Tas galīgi liekas te bija. Davai čau!